Es atrodos Latvijas dzelzceļa vēstures muzejā un stāvu pie maketa, pie mūsu lielā modeļa dzelzceļa maketa. Un šodien vēlos pastāstīt, kāpēc tas ir tieši tāds, kāds tas ir. Proti, atbildes jāmeklē diezgan senā pagātnē, pagājušā gadsimta 70. gados, kad Latvijā arī iesākās tā kustība, kas jau Rietumē Eiropā pastāvēja vairākus gadu desmitus, būvēt dzelzceļa modeli, dzelzceļa maketu. Pirmais jautājums, kāpēc būvēt? Tas, protams, ir tāds ļoti grūti atbildams jautājums, bet otrais jautājums, kā tieši būvēt un kā to salāgot varbūt ar citiem maketiem iespējams, bet pats galvenais, lai ritošais sastāvs būtu pieejams un ar to varētu braukt. Mēs zinām, ka mums ir dažādi sliežu platumi lielajam dzelzceļam, ir tā dēvētais normālais, ir Rietumē Eiropas platums, ir platums, kādā arī Latvijā pamatā ir platsliežu dzelzceļi, 1520 mm. Arī šeit tas ir ļoti būtiski, un tas savukārt ir atkarīgs no dzelzceļa modeļa mēroga. Šeit ir izvēlēts mērogs 1:87. Kāpēc tik sarežģīts cipars? Tā ir tāda tas ir tāds labs kompromiss starp modeļiem, kas bija divreiz lielāki, to pieņēma par 0. mērogu. Tas sanāk 1:43. Vēl joprojām ir pasaulē arī dzelzceļa modelisti, kas būvē maketus un arī brauc ar vilcieniem šādā mērogā, bet 1:87, tas ir H0, ja pusi no nulles, ir tās optimāls variants, ka tomēr mēs varam parādīt diezgan plašu ainavu, plašu varbūt kaut kādu stacijas teritoriju, un šeit arī tas tika izdarīts. Bet pirmsākumos modeļi jauno tehniķu stacijā Jūrmalā uzbūvēja, lai apmācītu jauniešus, un tas bija brīvas izvēles modelis arī tajā pašā mērogā, kaut gan bija arī vēl citā mērogā 1:120, jeb tā dēvētajā TT. Šis tika uzsākts būvēt jau kā profesionāls modelis, ne vairs jauniešu apmācībai, un tāpēc, kā jau profesionālam modelim, tam ir jāataino kādu konkrēta ģeogrāfiska vieta, un arī vēlams, lai ritošais sastāvs būtu atbilstošs. Un ar to ģeogrāfisko vietu bija relatīvi grūti, bet tajā pašā laikā vienkārši, jo par pamatu tika ņemtas tās dzelzceļa stacijas, kas toreizējo dzelzceļa modelistu prāti bija tādas visinteresantākās no arhitektoniskā viedokļa, un šajā gadījumā tika izvēlēta koka apbūve. Mēs zinām, ka koka apbūve arī ir diezgan populāra Rīgā šobrīd, tā tiek atjaunot daudzās vietās Kalnciema kvartālā, piemēram, Tāpēc arī šeit ir gan Tukuma dzelzceļa stacija, kas gan nebija pirmā projektā ieplānotā, bet vispirms bija Līvbēras dzelzceļa stacija, tā ir otrā pusē maketam. Lai to varētu uzbūvēt, tika braukts dabā uz vietas, apmeklēt Līvbēras staciju, mērītas, gan logu ailas, gan durvis, attālums līdz jumtam, jo toreiz nebija iespēja iegūt šīs stacijas projektu. Un tā palēnām soli pa solim tur dubultos radās viena stacija pēc otras. Līdz 1990. gadam faktiski bija uzbūvētas 2 dzelzceļa stacijas, arī Spāri nāca klāt, Tukums bija vēl projektā. Un tika jau izveidots Latvijas dzelzceļa vēstures muzejs, un, protams, tā bija labākā vieta, kur šo modeli plašākai publikai nodemonstrēt, jo līdz tam tas atradās Bēniņa stāvā jauno tehniķu stacijā Jūrmalas. Un tad viņš tika atvests šeit. 1996. gadā bija šī dzelzceļa modeļa samazinātā veidolā pirmizrāde te muzejā. Tas gan atradās hallē, sākumā bija novietots, jo tā bija vienīgā telpa, kur to varēja tobrīd izvietot. Un palēnām tika atrasts kopsaucējs, uz kādiem noteikumiem tas varētu kļūt par pastāvīgu dzelzceļa izklaides, varbūt objektu muzejā, un kopš 1998. gada šīs 2 stacijas, Spāra un Līvbēras, ir šeit. Pirms dažiem gadiem, tikai pirms 2 gadiem faktiski eksploatācijā tika nodots šis makets jau tādā veidolā. Par to mēs parunāsim citas nākamajā reizē, cik tas bija sarežģīti to izveidot līdz šim līmenim, augstākajam, kā, manuprāt, tas varētu būt līmenim, un tad jau arī piebiedrojās Tukuma otrā stacija. Tagad šeit ir
nevis 3, bet 4 stacijas, jo ir vēl viena stacija, kur jūs neredzat, bet par to arī mēs pardosim citu reizi.